Tā, no čuču. Šī tā kā otrā sērija. Es mēģinu līdz 5 minūtēm ierakstīt tos vidošīgs tāds, lai var ielīst Facebookā un sociālos tīklos. No, tā kā tādā veidā. Tad turpinājums par slimiem bērniņiem. Tātad kādas tās slimības? Tātad viss, ko var iedomāties, kas bērnam kaiš, faktiski, ar ko mūsdienu medicīna netiek galā, hipnoterapija ar to var tikt galā. Ja? Un tādā veidā. Tā kā to, kur es mācos un tajos apmācību webināros, kas tur nāk ārā, užas, ārprats, kas notiekās, ja? Un kas, dēļ ko tas ir. Tur saraksts ir gar un garais. Katrai slimībai pretī ir kaut kāda mātes rīcība, kas ir tātad novēršama, atkārtoši, ja, ar hipnoterapeitu palīdzību, ar hipnoterapijas palīdzību tas ir novēršams. Ja. Tā kā tā ir tā labā ziņa. Ja. Un mātēm iesaku tā kā neapvainoties par to, kā tas ir, ja. Jo cits, kā tā man bērniņš slims un ka es gribu tā kā nobeigt to bērnu. Ja? Bet es saku, tās ir programmas, ko mēs paši neapzināmies, ka mēs to darām. Tās ir tās, kas mums ir ieaudzinātas no pašiem mums, tātad paudžu paudzēm, tās programmas, kas pārnesās kā sērga reāli tā ir. Ja? Un to sauc faktiski par paudžu lāstu. Ja? Tādā veidā, paudžu lāsts mums tur no paudžu paudzēs ir viena un tā pati slimība. Ja? Un tas arī tā pati programma pārnesās no mātes meitām, un viņas turpina to pašu darīt. Un tāpēc tās slimības tur arī viņas ir. Gan slimības, gan sērgas un viss, ko sauc, tātad dažādos veidos. Ja? Tātad tās visas ir tās programmas, kas mums sēž tātad pārliecības, programmas, un kas ir tā kā ieteikumi, kas mums nostājušies prātā, mūsu zemapziņā ir. Un ar tiem to sūdu programmas viņas sauc tā, ja, tātad gan krieviski galveno programmi saucās, ja, un tās programmas, nezinot, ka viņas tur ir, tad mēs turpinām to darīt. Tātad ja vēlamies, ja māmiņām, tātad ja vēlaties tiešām ārstēt savus bērnus no tām slimībām, tad meklējiet hipnoterapeita palīdzību. Tātad es pats neizvēlējos to tēmu, kuru strādāt ar bērniem, bet tātad meklējot tādu hipnoterapeitu, kas to var izdarīt, tātad to var sadarīt, ja? un salabot to situāciju. Tas ir tāds, teikšu uzreiz, tie nav lēti pasākumi, ja? Tas ir maksā, bet tātad maksāšana ir cilvēku motivācija. Tas parāda, vai cilvēks ir motivēts to darīt. Ja? Un tad tas tikai darbojas. Tad cilvēks grib, ja viņš grib, tad viņš atrod naudiņu un samaksā. Ja? Un tādā veidā tātad viens no motivācijas veidiem, pierādījumiem, ka tas ir, kad es to vēlos. Ja? Un ja tā māmiņa saka, man nav naudiņa, un saka, tomēr it kā grib palīdzēt tam bērniņam, bet citām lietām atrod naudiņu un bērniņu veselībai neatrod naudiņu, tad paskatāmies, vai tad tā māmiņa tiešām grib salabot to, lai bērniņš izveseļojas. Ja? Tādā veidā. Tāds pasākums un tāds. Teikšu vēlreiz, uzreiz neapvainoties, ja, bet būs kas atkal droši vien, kas uzsprāks kaut ko. Un tas ir normāli. Jo tā programma jau kā viena iekšā, viņi tur čupam, tas galveno programmas sēž, ja, un viņas tur ir. Un tā ir tā, kā es teicu, tātad arī ar hipnoterapijas palīdzību ņemam ārā un salabojam cilvēkiem dzīves. Kāpēc tas tiek slēpts un kāpēc tad slimnīcās, pieņemsim, to nedara? Ja? Tāpēc, ka tāpēc reāli tas strādā. Tā zāļu un medicīnas industrija, tā ir miljardu industrija, kuru kontrolē citi cilvēki, kas ar to pelna milzu naudas. Un tāpēc tas tiek slēpts. Tā kā es iepriekš arī teicu, ir tā, ka
Tā, kad, jā, aizmirs, jā. Ir tā, kad, nu jā, tagad ar šo internetu izplatības ātrumu, kā notiekās, un cilvēki sāk arvien vairāk apmācīties hipnoterapijā. Un viņam katram ir tas uzdevums un nodot to informāciju, ka ir iespējams izārstēt. Ja? Tas ir noņemt tās problēmas nost, un ir risinājums. Ir risinājums, un jāvēlās tikai. Tā kā mums pašiem, pieņemsim iekšēji, daudz kas tātad, bailes pa krāpniekiem, ja, kad tā ir krāpniecība. Man pašam bija, es arī trāpīju uz krāpniekiem. Ja, un arī tad, kad es pirmo reizi sastapos ar hipnoterapiju, tad arī es nobijos no tā, ka tā jau ir krāpniecība, tur nekā nebūs. Un tad pēc gada sastapos vēlreiz, un tad tomēr mainu. Cilvēkiem no malas liekas, kad kaut kas nav riktīgi, ja, mani. Bet tieši otrādi, paliek otrādi un ir riktīgi un var palīdzēt cilvēkiem un tā tālāk. Un reāli viņiem pat tiešām palīdzēt un izārstēt. Tā kā tādā veidā, tādi patreiz 2 video sīki. Labi, čau, man sauc Madars, jā, un esmu tātad vēl Rojā, jā, Rojas pludmalē, un tādā veidā. Čau, kā līdz kādam nākamam videošikam. Davai.